Sveiciens visiem no Organikšop Latvija. Šodien mēs parunāsim par tādām lietām kā atkarības. Iet runa konkrēti par alkohola atkarību, smēķēšanas atkarību un narkotisko vielu atkarībām. Šīs atkarības ļoti daudz cilvēkus moka, un daudzi nespēja cīnīties ar tām atkarībām un attiecīgi atmest tās pašu spēkiem. Tāpēc, ja jūs moka šīs atkarības un jūs esat nolēmuši, teiksim, ar šodienu, es gribu dzīvot veselīgu dzīvesveidu, es gribu atgriezties normālā dzīvē, tad ir risinājums. Sarkanās mušmeres preparāti. Lai atbrīvoties no šīm atkarībām, sākam lietot amanita muskarija tinktūru. Kāpēc tieši tinktūru? Tāpēc, kad jāsāk ir ar tinktūru, jo organisms ir pie sēnes klātbūtnes jāpieradina. Tad, kad tas būs izdarīts, tinktūru mēs lietojam 1 mēnesi, tad, kad tas būs izdarīts, mēs varam pāriet attiecīgi uz kapsulām, lietot kapsulēto amanita muskarija pulveri no 1 mēneša līdz gada ietvariem. Tas ne tikai palīdzēs jūs atbrīvot no atkarībām, bet vispārīgi stiprinās jūsu organismu. Plašāka informācija, ko tieši dara šīs tinktūras vai attiecīgi kapsulas, skatīties mūsu video profilā, jo šajā video es taisu galvenu akcentu tieši uz alkoholu. Tātad, lietojot sarkanās amanita muskarija kapsulas, kad attiecīgi ir izdzerts 1 mēneša tinktūra, jūs spēsiet atbrīvoties no šīm atkarībām. Daudziem noteikti interesē, cik procentuālā skalā tad izdodas atmest šīs atkarības. Šeit es speciāli šodien biju izlasījis no tādas grāmatas kā amanita muskarija par mikrodozingu, procentu skalu, cik tad cilvēkiem izdodas tikt vaļā no šīm atkarībām. Tātad par alkoholu ir tas, kad pozitīvi rezultāti ir 85% gadījumu no 100. Tas ir ļoti daudz. 35% pilnībā atmet alkoholu. Kā sāk lietot šos amanita muskarija preparātus, 35% pilnībā atmet alkoholu. Piedāvām uzreiz. Tālāk, 50% samazina alkohola patēriņu. Samazina uz pusi. Tas ir kopskaitā 85% ir pozitīvs efekts. Un tad pats būtiskākais jautājums, cik tad cilvēki atgriežas pie alkohola, tad, kad beigsiet dzert sarkanās mušmeres amanita muskarija kapsulēto pulveri vai vienkārši pulveri. Tātad procentuālā skalā cilvēki, kas atgriežas pie alkohola lietošanas, ir tikai 11% no 100. Tas ir 11% pastāv tāds variants, ka jūs atgriezīsieties pie alkohola lietošanas. Pārējie 89% ir stabils efekts. Es domāju, tas ir tiešām ievērības cienīgs efekts. Tātad par nikotīna lietošanu ir 60%, kad jūs atmetat, un marihuāna 74%, kad jūs atmetat. Es domāju, tas ir ievērības cienīgi rezultāti. Tātad, ja jums ir šīs atkarības, un jūs tiešām gribat no viņām atbrīvoties, iesaku iegādāties no mums šos produktus un pārbaudīt pašiem. Daudz cilvēku no mums šos produktus iegādājās. Citi iegādājas tā arī mums pazana, saka, man ir alkohola problēma, āliņoja vai vienkārši lietoja šausmīgi daudz alkohola. Un tieši man viss apmierina, bet es vēlos pamēģināt atmest šo alkoholu. Tā arī cilvēks pasaka, visu cieņu. Kā mēs zinām, pirmais solis uz atvesaļošanās ir atzīt savu vainu un saprast to, ka tev ir šī problēma un cīnīties ar to. Tāpatās arī šie sarkanās mušmeres preparāti nav tikai domāti alkohola, cigarešu vai narkotisko vielu atmešanai. Vienkārši šodien tika taisīts tas video ar galveno akcentu šo tēmu, bet šie preparāti saved pilnībā kārtībā jūsu veselību, pilnībā no A līdz Z. Tiek izvadīti visi toksīni, organisms pilnībā tiks uzlabots. Jūs uzreiz jutīsiet to, kādi jūs bijāt tad, kad jūs sākāt lietot sarkano mušmeri, un kādi jūs palikāt tad, kad jūs beidzāt lietot sarkano mušmeri. Plašāk par efektiem, par ko palīdz tinktūras un attiecīgi kapsulas, skatīties mūsu video, kuras detalizēti tieši par to stāstu. Tālāk, ko es gribēju pieteikt, lai iegādātos šos produktus,
Skatāmies Organic Shop profilā, apakšā telefona numurs, zvanām, rakstam uz WhatsApp, iegādājamies un pārbaudām paši uz sevis, kāds tad ir tas rezultāts. Mums ir 1 gada pieredze teju šajā jomā, klienti mums ir apmierināti, savus produktus arī izsūtam uz ārzemēm, visi ir apmierināti, nav tādu cilvēku, kuri nebūtu pa lielam apmierināti ar mūsu produktiem, jo visi vairāk vai mazāk ir apmierināti, galvenais, lai būtu rezultāts, produktus ir jālieto attiecīgi, kā es jau minēju, no 1 līdz gadam. Jūs nevarat iegādāties produktus, pieņemsim, 1 mēnesim, un teikt, jā, man nepalīdzēja, atmest smēķēšanu vai alkoholu, es palietoju 1 mēnesi. Tā tas nestrādā, tas nav ibumetīns, kur jūs iedzeriet un uzreiz ir efekts pāriet, teiksim, jums galvas sāpes vai kādas citas sāpes. Sēnes strādā savādāk, sēnēm ir jādod laiks, nevēlti tas ir mikrodozings, kas ko nozīmē sēnes uzņemšana mazās devās. Tā sēne katru dienu jūs uzņemat pa bišķītim, un tikai lielā laika periodā no 1 līdz gadam tā sēne spēja izdarīt savu darbu. Tikai tā, nekas ātri nenotiek, nav tādas brīnum tabletes, ko jūs iedzerat tagad 1 reizi un viss paliek kārtībā. Un tā tas nestrādā, tas ir ilgtermiņā un arī pirmām kārtām jāsaprot un jāatzīst tas, kad man ir vajadzīga, teiksim, šī palīdzība, jāciena tas, ka jums šī palīdzība tiek sniegta, jānovērtē tas, ka jūs dzerat šīs kapsulas un jābūt pašam gribas spēkam sev palīdzēt. Un ja jūs izējat to 1 kursu no 1 mēneša līdz gadam, jūs pilnībā savu veselību kārtībā, ja jums ir bijušie kaitīgie ieradumi, jūs no viņiem būsiet atbrīvojušies un dzīvosiet pavisam savādāku dzīvi, būsiet priecīgs, laimīgs un tā tālāk, viss tikai jums normalizēsies un būs lieliski.